cepurīts, visi seši sajājuši manā tēva septiņā. Visi seši sajājuši manā tēva septiņā. Tas nozīmē ļoti draudzīgu saimi. Tas ir viena no lietām, kas ir ārkārtīgi svarīga mums latviešiem ārpus Latvijas, turēties kopā un ļoti draudzīgi pavadīt laiku labi. Personīgi man 3x3 nozīmē tāda maza Latvija. Nevis tur mājās Latvijā, bet šeit Anglijā uz vietas ir iespēja pabūt kā Latvijā, kā mazā, draudzīgā, priecīgā, pilnā ar bērniem, kā mājās, jūtos kā mājās. Mani sauc Inese Auziņa Smita, un es esmu šīs mājas, kas ir Latviešu dokumentācijas centrs un arhīvs vadītāja. Šī vieta ir 2 stāvos. Un ir sadalīta arī 2 daļās, proti te ir 3 daļās faktiski. Te ir bibliografiskā biblioteka, kas ir augšstāvā, un tur ir grāmatas, pārsvarā trimdas grāmatas un periodika. Apakštelpā tur otrā galā ir 2 istabas, kur ir Lielbritānijas latviešu arhīvs. Ļoti liels, un man tur ir dokumenti par visām latviešu organizācijām Lielbritānijā kopš 40. gadu beigām. Tā kā tas viss ir sakrāts tā, lai veicinātu vēstures rakstīšanu un zinātniekiem, kurus interesē un tā. Un šī istaba, kur jūs pašlaik stāviet, šīs grāmatas visas ir dubleti no tām grāmatām, kas ir bibliografiskā bibliotekā. Un es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka šī 3x3 nometnē kādu interesē grāmatas un ka no šīm grāmatām, no tā krājuma, ka arī cilvēki ved līdz uz mājām. Kas tu esi un ko tu šeit tieši tā dari? Es esmu Ventiņa stāstniece un zaļsieva. Es esmu cilvēks, kurš ir aizrāvies ar ārstniecības augiem, ar tradīcijām un mācos saglabāt nemateriālo kultūru mantojumu. Šobrīd strādāju arī muzejā par muzeja pedagogu un konsultantu nemateriālā kultūra mantojumā. Tā ir valoda, tradīcijas un amatprasmes. Es mācu ne tikai par pasakām un ticējumiem, es mācu arī par tādām tradīcijām, kuras ir danči, kuras ir latju raksti, ne tikai tautērpā, ne tikai rotās, bet arī kustībā, skaņā, zīmējumā, mājā, tajā izvietojumā, sētā. Es esmu ļoti lepna, ka man ir interese uz tradīcijām. Es esmu ļoti priecīga par to, ka man ir arī skolotājs talants citam mācīt. Un šobrīd man ir izdevība mācīt greznos līvu ziedu kroņus. Kroņi ir tādi, kur zied gaisā stāv kā kronis, un tam var gaisīgi caurredzēt, bet lejā tas greznums, kas parāda to bagātību. Tikai dažādībā mēs esam bagāti. Ja mēs šeit visi būtu vienāds, būtu garlaicīgi, jūs diez vai te apstātos, bet mēs esam dažāds. Nākam no dažādām vietām, no dažādām mājām, no dažādām sētām, ar dažādu mācību. Un to dažādību, kad saliek kopā, iegūst bagātību. Un to es arī rādu šai līvu ziedu vainagā, kur dažādībā mēs esam bagāti.